Eiropas parlaments balso par daudziem svarīgiem jautājumiem, pieņem likumus, ievieš sankcijas, apbalvo, soda. Valdošā koalīcija šajā Eiropas parlamentā sastāv no divām partijām, kuru nosaukumi var jūs nedaudz pārsteigt, jo tur valdošā koalīcija pēc tam ļoti ilgu laiku sastāv pamatā no Jaunās vienotības un Saskaņas. Negaidīti, vai ne? Tas nozīmē, ka mēs skatoties dokumentus par to, kā balso, kā nāk uz darbu un tam līdzīgi, mēs to skatāmies, analizējam. Sandra Kalniete un, piemēram, Andris Amerikas vai Nils Ušakovs balso praktiski vienādi. Tas nozīmē, ka tie cipari procenti viņu balsojumos sakrīt par 95%, būtiskos jautājumos pat par 100%, piemēram, sankciju ieviešanu pret Baltkrieviju un Krieviju. Ja jūs gribat šādu pašu turpinājumu, tad, protams, jums ir jābalso par šīm divām partijām. Pie tām nav lielas atšķirības, vai jūs balsosiet par Vienotību vai Saskaņu, jo beigās jūs dabūsiet vienu un to pašu produktu. Tāpat kā tas ir tagad, bet, ja jūs gribat savādāk, tādā gadījumā jums ir jāņem centra partijas saraksts. Tātad ir jau cilvēki, kas ir gatavi stingri aizstāvēt gan Latvijas intereses, gan arī attīstīt Eiropu kā daudz perspektīvāku vietu nekā to veido pašreizējie Sandra Kalniete un tam līdzīgi Jaunās vienotības vai Saskaņas pārstāvji.